Manas mācības pēc pamatskolas Meirānos veda uz Lubānas. Lubānā nomācījos 1 gadu vidusskolā. Man pazvanīja Meirānas skolas direktore Silvija Zālīte. Ieminējās, kad Rēzeknes komercskolā notiek eksāmeni. Un es biju ar pašu labāko rezultātu iestājies Rēzeknes komercskolā. Interesanti, kad es biju piedalījies Meirānu pamatskolā matemātikas olimpiādē Madonā, un es atceros, es nekad nebiju ticis ne medaļās, ne novērtējumos. Rēzeknes komercskolā jau 1. gadā es uzvarēju matemātikas un fizikas olimpiādē. Es ļoti daudz mācījos, bija ļoti labi skolotāji. Pabeidzot komercskolu, tad es domāju, ko man tālāk darīt. Tajā laikā bija populāri vai nu iet par juristu vai par politologu. Tā kā es jau biju vairāk tāds sabiedrisks cilvēks un mani saistīja visādi sabiedriskas lietas, un tad es vienlaicīgi iestājos 3 vietās. Es iestājos fizmatos, fizikas programmā, es iestājos Latvijas Universitātes politikas zinātnes un starptautiskajās attiecībās un neklātienē jurisprudencē. Es vienlaicīgi visās 3 vietās mācījos 1. pusgadu. Man bija jābrauc no vienas ēkas uz otru, jo tas studijas nebija vienkopus. Pēc 1. pusgada es sapratu, ka matemātika un fizika tas ir ļoti nopietni. Un, diemžēl mans ritmis, kad es jau studēju paralēli 3 vietās, man neļāva tā. Lai gan es 1. pusgadā nokārtoju visus eksāmenus fizmatos. Tomēr beigās es izvēlējos studēt tālāk politikas zinātni, starptautiskās attiecības. Es sevi iztēlojos vairāk kā diplomātu.